sveicināts manā, jau 4. vlogmasā. Jāsaka tā, ka es sapratu, ka ir steidzami jāievieš vairāk kaut kāda Ziemassvētku sajūta manā ikdienā, tāpēc es izdomāju, ka šajā video mēs uzcepsim cepumiņus, kā arī es došos ar savām kursabiedrenēm slidot, kas, manuprāt, iedos tādu nedaudz ziemīgu sajūtu, kuru mēs nevaram šobrīd izjust ārā. Tad, jā, mēs dosimies paslidot. Un, jā, tās ir tādas divas galvenās lietas, ko es plānoju darīt. Un rītā man ir vēl jābrauc fotografēt pasākumus, kas arī ļoti iespējams ienesīs nedaudz kaut kādas foršākas sajūtiņas. Tādas, varbūt, svētku sajūtas vairāk. Un, jā, kaut kā tā. Tā kā tagad mans klasiskais teiciens - sataisos, uztaisu brokastis un pastrādāju. Un pēc tam dodos slidot. Pingvīniņi. Nu, moins. Tā kā papēžiem pirmo reizi. Vat palaid mūs paslidot. Es tā kā jāmpampiņi izskataties. Esmu beidzot atpakaļ no slidošanas, vai garais māju ceļš bija, jo jau sākās sastrēgumi, bet mums sanāca ļoti smieklīgi. Mēs aizbraucam slidot, mums tas vīrietis dežurants, kasē prasa, kas mēs esam, mums tāds, mēs vienkārši gribētu paslidot. Un viņš tāds, publiskā slidotava ir tā kā tikai no 1:30, kas sanāk mums ir stundu jāgaida. Mums tāds, moņas. Tad mēs aizbraucām vienkārši paēst uz lidiņu, iedu siera šķiņķa pankūciņas, šķiņķa siera pankūciņas, kas bija ļoti garšīgas. Un iedzērām kafiju, un tad jau devāmies atpakaļ mēģināt otro reizi, bet ar otro reizi mums sanāca tā kā viss kārtībā. Kārtīgi izslidojāmies, man šeit, ka bija tīri jauki un forši pavadīts laiciņš. Jā, nebija kopš pagājušās ziemas slidots, tā kā bija ļoti forši. Un, jā, tagad es pastrādāšu, pamācīšos, klasika. Un man drīz būs ciemos māsa, drauga māsa. Jā, pamainījās vakar plānu, tā kā es ar viņām kaut ko iečilošu, droši vien nostapsim kopā tos cepumus, kurus es jau cenšos nedēļu saņemties cept. Tad iedzersim karstvīnu, pastīsimies varbūt kādu Ziemassvētku filmu. Vēl es iedomājos, varbūt varētu Ziemassvētku tirdziņu aiziet, kas būtu tāds labs variants, jo man šeit beidzot ir noskaidrojies laiks, jo, kad mēs braucām mājās no slidošanas, uzspīdēja saule un, ak, Dievs, tā sajūta vienkārši, kad, cik ilgu laiku nav bijusi saule, es teikšu, tāda normāla saule, manuprāt, kāds 10 dienas nedēļa nav redzēta, un tad izlīt tā saulīt ārā un tik skaisti vienkārši. Viss uzreiz daudz krāsaināks un skaistāk izskatās, bet, jā, rītā arī sniegu sola, tāpēc es domāju, šis būtu patiesībā tāds jauks vakars, ka varētu aiziet, vai arī tad rītā varētu aiziet. Labi, skatīsimies, kāds viss iegriezīsies, bet tagad, jā,
pastrādāju, sagaidu dāmas, un tad jau skatīsimies, ko mēs šovakar sadarīsim. Šodien es te braucu uz Zālu. Arī sevi, Mēs gribējām sākt cepumiņus, bet mēs sapratām, ka man ir tikai viena mājās, tāpēc braucām uz veikalu pēc olām. Nice. Stilīgi. Pasmēdam manai mammai. Māsa ar draugu māsu jau aizbrauca, un es paliku ar saviem cepumiem, kas man neizdevās. Viņi neizskatās ļoti aptelīgi. Es nezinu, vai jūs redzat. Viņiem šādi nevajadzēja izskatīties. Man šeit uztaisīja mīklu pa biezu, bet es vēl nenotestēju, tā kā šis būs tāds taste tests. Ļoti, ļoti sausi. Es nevaru norīt. Man šeit, ka es daudz pilnu pacepu. Un es mīklu bišķiņ pa biezu sataisīju. Ļoti grūti. Varbūt ar pienu kopā būtu garšīgi. Bet es domāju, es rītā pamēģināšu vēlreiz uzcept. Bet teikt, es maz zinu, kas man ir jāpielabo, lai tie cepumi būtu labāki. Jā, noteikti nevar tik ilgi cept, viņas bišķiņ pārcep. Bet pēc garšas ir labi, nekāda vaina. Šobrīd mans plāns ir uzlikt sejas masku, iesēsties gultā un, nezinu, paskatīties vai kādu filmu, seriālu vai visticamāk, ka YouTube'ā kādu video. Jo man vienmēr ir slinkums meklēt kaut kādu labu filmu, un es tāpat tās ļoti ātri, manuprāt, izslēgšos, jo ir šausmīgs nogurums. Tā kā jā. Tāds ir mans šī vakara plāns. Kopumā patiesībā diezgan forša diena sanākusi. Es atvainojos, ka es runāju pilnmutu. Es biju slidot, pastrādāju, pamācījos, uzcepu cepumus, satiku māsu, draugu māsu. Paskatījāmies viens pēc mājās. Man šķiet, ka tīri nice dieniņa. Un, ko tu dari?